Kādam glušaku? Emīls numuru! Ir jauna diena, un jūs varētu jautāt, kur Bītara bataljons ir pazudis. Mēs bijām ziemas miegā, bet mēs esam bijuši agrīni pamodušies. Ir 31. janvārs, ja es nekļūdos. Un kā var redzēt, mans mērķis tiek braukāt, bet tur pretīm otrs ir bišķi iesprūdis. Te var ielikt pāris klipus no pēdējās reizes, kad mēs ar viņu braucām. Tā nu tālu tikām, esam iesprūduši. Iespējams, tas stulbākā ideja, kas vēl bijusi, man sēdēt te aizmugurē bagāžniekā, kamēr Džeki slīpē. Stulu tikšu notrekts. Bet īsumā problēma ir tāda, ka pirmkārt viņam ir ļoti slikts riepas, otrkārt viņam ģenerators izbeidzās. Tieši šī ģeneratora dēļ tā mašīna stāv un netiek kustināta, taču šodien ir diezgan ambiciozi plāni viņu salbot. Tā kā redzēs, kas notiks. Stay tuned! Es esmu veiksmīgi uzmūķējis Mersi, tāpēc, ka, ja godīgi, es nezinu, kur atslēga. Bet esmu tikuši salonā ar mūsu labajām JBL tumbiņām no BMW SS1. Bet tu būs īstais izaicinājums. Vai mēs varam haubu atvērt? Tā nu pēc manas balsas ir just, ka te bija normāls darbiņš, bet ugunīgais OM 604 ir te apakšā lietas, ko nevajag radīt, bet ir apakaļ ierindā. Jāatrod, kur ir ģenerators. Tur. Un te viņa jātiek. Kā aiziet? Kā var redzēt, ģenerators ir izņemts ārā, un mēs konsultējam ChatGPT. Tāpēc, ka līdz galam nesaprotam, kas notiek. Bija tā, ka, īsāk sakot, šīs dubultē vats nebija pievienots, bet šie bija. Un internets saka, ka iespējams šīs vats bija pie vainas. Tāpēc, ka interesants 202 ar OM 604 precīzāk ir prikals tāds, ja aķīša lampiņa nedeg panelī, kas brīdina, ka nelādē, tad, ja tā lampiņa saplīsus vai vats priekš tās lampiņas saplīsus, tad ģenerators nelādēs. Un īsāk sakot, diezgan interesants problēmas izklausās no interneta, kas tur vispār varētu būt pie vainas. Bet kā var redzēt, viņš ir izpeldējies eļļā, tā kā, redzēs, ko viņš vispār te man teiks tagad, bet iespējams satīrīsim vadus un pamēģināsim. Bet tagad ir problēma tāda, ka ir -20 grādi, un tas ir dīzels, kas nav darbināts mēnesi, un skaņa nav aķīts viņam, tas kā aķīts, kas priekšā ir nosēdies. Tā kā, nezinu, ko izdarīt, bet kaut ko izdomāsim. Tā, diemžēl mums ir šādi jādara, tāpēc, ka bagāns ir aizsalis. Bet lēnām viss notiek, plāns ir radies. Jā, izmēģina pāris lietas ar pašreizējo ģeneratoru, iespējams viņš pat aiziet. Tas vārds var būt beigts. Tāda mēs esam, mums ir jauna seja kanālā Pošuks. Pasveicinies, mums ir amatieri, mums ir taksometrs, amatieru šoferīts arī. Un īsāk sakot, braucam pie vēl vienas paziņas, riepām, diskiem un ģeneratoram un iespējams vēl aķim pakaļ. Redzēs, mums daudz detaļas trūkst. Mēs esam klāti riepām, cerams tiksim iešā. Mums ir vēl projām Pošuks, mums ir arī Emīls pievienojies. Emīl, knap redz. Mēs esam pilnā sastāvā. Tagad Emīl redz. Mēs esam normālā Bīterī vispār. Šis Pošuk pastāst par savu mašīnu. Šis tavs grāvinieks, ja? Es klusēs. Kura gada mašīna? 21. Normāls Bīters, es saku. Mūsdienās tās mašīnas ļoti ātri tiek nojāts. Tā mēs esam ieradušies garāžā un šādus diskus esam aizlienējušies ar riepām. Esam pie laba čoma ar 190. Un viņš mums laipni būdams aizdos
AMG disku. Tā kā liekam kopā. Tad mēs esam atgriezušies, mums ir 2 diski, mums ir ģenerators pie Pošuka, mums ir vēl 2 diski pie Emīla. Emīls savāc vēl vienu čomu. Rihards iespējams no bowlinga tiks vaļā, ja viņš tiks, ja viņš palaidīs, tā teikt. Un, kroč, jāsāk skrūvēt. Nu, Jākab, operator, ko tev ir ko pateikt? Kroč, OM604 sūdīgākais motors, ka mēs sēdz benzīnu, kad izlaiduši. Mums ienīst ģenerators. Mēs esam šeit studijā, mēs hypējam Jākabu, mēs ticam, ka to var, kurš cits, ja ne tu šī mašīna pieliks, dzīvos un kā nezvārš plēsīsies pa to trasu. Tā tur viss notiek, Jākabs uz zilām rokām, viņš to nezvār cenšas atdzīvināt. Respektīvi updates. Ģenerators vietā. Tagad ir nākamā kārta. Jānomaina to ratu, kurš ir mīksts un nolaidz pilnībā gaisa. Jo mašīnu vajag ievilkt. Tā nu brīnumkārtā Černoboks ir piešķīlies. Mēs ievilkām viņu un viņš apsies, kā viņš te nostāvējis, kāda viņam laba riepa iepriekš. Bet pie kāda lītaka viņš ir ticis. Tā nu, kas notiek, vīri? Ir gāzi jūriņā tūlīt. Ar šito aparātu. Ar abiem, īsāk sakot, Sudraba mērs ir ticis pie nāmākajiem lītakiem. AMG lītaki, bet īstenībā diezgan mēm izstās priekšā viņš. Karods, davai tiekās! Shame on you! Paņem šito, šitam vērtību, šitas gaisīgs, šito ritmu, šitās tehnikas, šito vilni, šitās skaņas rajonos es dzirdu, jā. Kāds teica, klausies ne ar ausīm, bet ar sirdi, jā. Tā, nu mēs esam ieradušies, mēs esam Ledmanas ledus trasē. Manu 202 nelaiž, tāpēc, ka viņam ir straight pipes, bet pilnībā saprotam, viņš ir nereāli skaišs. Bet otrs 202 kaut kur mauc trasē. Džeki mācās slidināties. Nu, kaut kā tā, jā. Mācam jaunekļiem slidināties, tā teikt. Tā, nu, te bišķi pa trāku. Nu, mācam, tā teikt. Emīl rāda klasu. Emīl, tev nav normāls Tagad bez rokas palika. Gados! Aiziet, Pošuk! Oi, Nu, Pošuk! Normāli! Nē, viss kārtī! O, jopi, te dzīši! O, te tik dzīši! Neizsums. Nu, traki, ne? Iedod čokiem mašīnu, nezinu, kā uzvesties vairāk. Aizdod man visus, kā iepamais no aķīs. Vajag krūtu vispār, jā. Patreiz kameras atbildīgo. Jā. Tā īsāk sakot, mēs te uz maiņām normāli mācam. Džeki mācās slidināties. A few moments later. Nu, mauc uz pilnu hot dog, jau līdz apmalītei. Daļa no izpildēja palika, diemžēl. O, reiku ir. Kādam glušaku? Man tā savs rokas! Nu, visstrākākais līkums. Līganākais. Bišķi kupeniņa.
Es ļoti ceru, ka man nenobrauks. Tā, nu, pavisam ātri, tāpēc, ka man ir ļoti augsts un es neuzvilku jaku, bet īsumā sakot, abi mērķi izdzīvoja. Man jau, diemžēl, nepalaidz trases, tāpēc, ka mēs ļoti vēl ieradāmies. Bet tagad Sudram mērķis dabūjis ūsas. Poša, kā bija? Oi, forts bija. Miegam jau ciet bišķi. Miegam bišķi ciet, bet... Miegs nenāk? Kā patika vispār šis vakars? Bija labs, ne? Bija tā vērts. Jā, redzēs, vai pieliks. Nu, kopumā kaut kā tā. Jā, nav tik daudz arī iefilmēts no driftošanas, bet ir plāns nākamajā weekendā šo atkārtot pa dienu, tāpēc cerams daudz labāk varēs iefilmēt. Bet, jā, galā tikām mājās, viss izdzīvoja, visa tehnika. Sudraba mērsim cepuri nost, brīnos, ka viņš izdzīvoja, tās izgāja cauri Ellē. Bet, jā, milzīgs paldies Gintam, iečukojot viņu Instagramā, un paldies manai mammai par tēju, silto un ēdienu, un Gintam par aķīšu aizdošanu, disku un riepu aizdošanu, kā arī ģeneratoru check-upu un padomu, kā visu salabot. Tā kā kaut kā tā, un gaidat nākamo video. Visu labu!